jautājums, kas vēlēs jums pajautāt, kādēļ jūsuprāt ir būtiski vispār runāt par dezinformāciju un izglītot sabiedrību par šo jautājumu? Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka mūsdienas tas ir ierocis. Un to izmanto, lai radītu kaitējumu. Un ja mēs gribam aizsargāt sabiedrību, ja mēs gribam aizsargāt valsts intereses, tad nevar uz to skatīties kā uz kaut kādiem jokiem. Jā, tur daži pajokoja. Tas ir ierocis, ko izmanto, lai sasniegtu kaitīgu rezultātu, lai radītu kaitējumu. Un, manuprāt, par to noteikti ir jārunā. Vienīgais, ka ir jāsaprot, es tieši visu laiku dzirdu, ja, tad, izdomājiet to pantu, un tad būs pants, un tad būs miers un kārtība. Diemžēl nav tāda panta, kas var pasargāt no dezinformācijas, un lielāku nozīmi šeit es redzu nevis tāda sodīšanas funkcija, bet mediju prātīgi. Cilvēki, kas spēja tad kritiski paskatīties uz informāciju, uzdot jautājumu, nevis tā vienkārši noticēt, uztaisīt kaut kādu repostu, jā, un tad vēl piezvanīt kādam to redzēja. Tas ir galvenais, tas ir svarīgi. Tieši tad, lai cilvēki būtu kritiskāk noskaņoti pret informāciju, nevis ticētu visam. Jo daži varbūt tiešām to joka pēc dara, jā, bet to, ko es tagad redzu, ļoti bieži apzinātu rīcību un nolūku vai izraisīt kaut kādu reakciju. Varbūt vienkārši arī ar sautīgiem mērķiem, jā, un teiksim, vienkārši piesaistīt uzmanību, tad kaut kā, bet ir jāsaprot viena lieta. Kādreiz bija tā, ka, ja avīze rakstīts, tad avīzes nemelo, kaut gan meloja, protams, bet tagad cilvēks redz video, audio, kā var nenoticēt? Nevajag, ticēt, akli, jāskatās kritiski. Varbūt es varu pasasīt, ņemot vērā, ka šogad ir arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, un vispār šogad ir tāds ražants vēlēšanu gads daudzām arī valstīm, kā tieši dezinformācija ietekmē demokrātiskos procesus. Mēs par to arī runājam Saeimā daudz, jo mana skatījuma demokrātija nevar būt tāda, kas tikai smaidā un tad, darīt, ko jūs vēlēties, viss pats par sevi sakārtosies, būs labi. Demokrātija ir jābūt spējīgai rēģēt uz mēģinājumiem radīt kaitējumu tautas gribai, iespēja ievēlēt savus kandidātus, ja, jo tas galu galā var traucēt arī rezultātu. Ja, tad, ja cilvēki tad balso, vai teiksim, maina savu pozīciju tādēļ, ka viņi kaut ko sadzirdēja, ka kaut kas ir apšaubīts, un tas ir saistīts nevis ar to, ka tiešām kaut kādā jauna informācija, bet ir izdomājumi, safabricēta informācija. Nevajadzētu teikt, ka tas ir, ko darīt, tā var būt. Un es domāju, ka tas ir tāds gadījums, kur gan ir jāskaidro, gan arī svarīgi rēģēt ātri. Jo mēs visi saprotam, mēs zinām, ka mūsu tiesvedība var prasīt gadus, jā, un saistībā ar vēlēšanu problēma ir kāda. Ja pat nākamajā dienā pēc vēlēšana būs konstatēts, ka tur bija samēlots, tur bija nepatiesa sniegta informācija, tur bija kaut kas sagrozīts, balsošana notikusi, rezultāti ir, un tas var radīt lielu kaitējumu. Pie tam līdz brīdim, kamēr tas bija, varbūt atsevišķu, varbūt iesaistītu pušu, tad kaut kāda darbība bija cits mērogs. Tagad, kad mēs saprotam, viena valsts, lai radītu kaut kādu, sasniegtu kaut kādu rezultātu, gatavu iesaistīt, ieguldīt lielu naudu, iesaistīt resursu un būtību saražot tik daudz un ar noteiktu mērķi, ar savu tādu plānu, programmu, kaitējums var būt ļoti, ļoti nopietnas. Ja? Un tieši tādēļ mēs sākam runāt par to, ka svarīgi rīkoties, nepieļaut, darīt visu iespējamo, lai mazinātu tādu risku, ka tāda iejaukšanas vēlēšanu procesa var notikt. Ir jāatzīmē, ka mums ir pants, kas paredz atbildību par vēlētāju, par kavēšanu izmantot savu vēlēšanu tiesības, bet to tradicionāli interpretē citādāk. Mums ir notiesājuši spriedumu, bet ko tur var redzēt? Kāds piedāvā naudu, biļetes uz koncertu kaut kādu. Atceros, torte bija viena lieta, ka tur torte, ja, tad kāds solīja tur palīdzēt ar vadītāju, tur tiesību, iemaņu kaut kādu apgūšanu, tad, un ir notiesājuši spriedumu, bet tagad ir pilnīgi cits līmenis, ja, un tad mums ir sociālie tīkli,
atsevišķi kaut kādi klipi, un ja viņi rāda, ka kāds cilvēks dara kaut ko tādu, kas faktiski nav noticis, jā, un tad, vai rakstīts par to, ka bija izdarīts tās neatbilst patiesībai. Un plus tad, ja tas ir izdarīts prasmīgi, nu tā uz sagatavot augsni, tad, jo vienkārši pateikt kaut ko neiespējumu, cilvēki nenoticēs. Bet mums ir priekšstāti, ja, tad, nu jā, šitie dara tā. Un tagad nosauksim vārdu uzvārdu un pateiksim, viņš arī dara tā. Viņš to nedarīja, bet sabiedrība var noticēt. Un tāpēc vienaldzīgi šeit nedrīkst skatīties un jādomā, kā nodrošināt, lai likuma normas, kas bija domātas atsevišķiem gadījumiem, strādātu arī uz tādām kampaņām, ja, kad tieši tad jau principā pat nav pret kādu vienu partiju vai cilvēku. Tas jau pret visu valsts iekārtu, pret sistēmu, tur tāds cits mērogs. Tur ir tieši citi mērķi un, nu, mēs diskutējam, mums bija vairāk, kas sēdis, jā, konceptuāli atbalsts ir, visi saprat, tas ir nopietni. Tas ir nopietni, ir jārīkojas, bet kad runājam par praktisko pusi, nu, daži saka, nu, varbūt sagaidīsim, kad Eiropas Savienība pabeig savu darbu. Jā, ļoti labi sakot līdzi, ko dara Eiropas Savienība, bet ir jāsaprot, ka nu, tikko 13. datumi pieņems pirmajā lasījumā, būs arī otrais lasījums, precizēs, jādara, bet jautājums būs dots laiks, gads, 2, tur, lai iedzīvinātu. Mēs varam bez steigas gaidīt, kad citi izdomās visus pareizus formulējumus, bet tas nav nopietni. Manuprāt, tiešām tad ir jāsaprot, ka par procesiem, kas notiek Latvijā, mēs esam atbildīgi. Un, nu, mēs nevaram teikt tā, ka nu, tas ir kaut kas jauns, nu tad ne, nu varbūt labāk neko nedarīt. Šeit es uzskatu, mums jārīkojas pašiem, un es domāju, ka ja mēs to izdarīsim, nu, ja izdarīsim, tad konkrētas darbības, tas arī palīdzēs citiem. Tad, nu, šeit nav, jā, mums bieži arī es redzu saimā tādu loģiku, kurā valstī tā vēl ir. Nevienā nav, nu tad, nu, ko mēs tad ir gadījumi, kad mums jābūt arī varbūt pirmā piecinieka, kaut kas, nu, ja ir izpratne, ja ir skaidrs, ko darīt. Un attiecīgi uz dezinformāciju mēs mēģinājām arī iepriekš grozījumus. Nu, būtībā tā bija priekšlikumi, bet arī starp citu, jā, kā to pasniedza. Ja? Tad sanāca tā, ka pasniedza gandrīz, ka tas ir tā uzbrukums vārda brīvībai, vai tiešām jūs gribat sodīt žurnālistus, nebija tāds nolūks. Bet ja kāds apzināti publicē, tur nebija par vēlēšanu, tur bija plašāk. Bet ja kāds grib vienkārši ar tiem klikiem pelnīt naudu un gatavs kaut ko izdomāt, un tas rada kaitējumu sabiedrībai, trauca sabiedrīsko mieru, nu, vajadzētu rēģēt. Šobrīd ir iesniegtie grozījumi, bet viņi tādi šaurāk, viņi tieši uz vēlēšanu. Tas ir apzināti, jo es teikšu atklāti, ka pirms iesniegtu mums bija runa par 2 blokiem, jā, un faktiski to pirmā varianta, ko es piedāvāju, man bija ierosinājums vēl vienu bloku paņemt. Krāpšana. Jo, ko mēs redzam, agrāk krāpnieki stāstīja, ka būs labi, ja tu iedos naudu, tur dabūsi to un to. Tagad mēs redzam YouTube vai kaut kur citu. Nu, es tiešām runāju pēc tam, kad es redzu, ka izmanto mūsu valsts prezidenta tēlu, un viņš tā aicināja, nu tā, izmantot iespēju ieguldīt naudu konkrētajā fondā, jo ļoti droši. Nu, cilvēki tic, un tad ar viņu vārdu, ar viņu balsi atvainojas, tad viņš pats sēž kamerā un viņš to runa. Nu, jā, labi, uzmanīgi paskatoties, tad kāds var teikt, ka nu, kaut kas tur nesakrīt. Bet principā balss viņa izskats arī viņa, jā. Bet ko es saprotu? Kad mēs sakam runāt par 2 blokiem, uzreiz tad vairāk iebildumu, tad varbūt šeit būs tā, autruds jāpaskatās tā. Man arī vēl 3. bloks, par kuru, manuprāt, arī vajadzētu padomāt nopietni. Kad tā ir saistīts ar cilvēka godu, tieši cilvēka cieņu, teiksim, tad par morāla kaitējumu. Jo, iedomāsim situāciju, ka kāds atriebības pēc tad uztaisīja ar dzīvviltojumu, tad kāda mirušā tuvinieka tad video, jā, un šis cilvēks, viņam vairs nav. Un viņš kaut ko saka tieši par meitu, dēlu un tā tālāk. Kādam varbūt tas ir pieņemami, bet tas var radīt, milzīgu kaitējumu, ja? Un tādi joki, manuprāt, nav pieļaujami. Bet jāsaprot viena lieta, ka mēs nevaram šeit vienkārši tā teikt, ka dzīvviltojums, krimināla atbildība. Ir jāskatās, kas tiek darīts,
kāda nolūka. Un tāpēc es padomāju, ka faktiski runēt par to visaktuālāko attiecību uz vēlēšanu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo par vēlēšanām mēs varam runāt tad, kad tauta pēc savas gribas ievēlē savus pārstāvus. Bet ja kāds iejaucās, ietekme un ja kāds stāsta par to, cik viņš ir labs, tas ir ok. Ja viņš stāsta, ka konkurenti kaut ko neizdarīja, tas ir pieņēmums. Bet ja melo ar viltu, to nedrīkst tolerēt. Un mana doma ir vienkārši, ja mēs varam tad šeit tikt līdz rezultātam, nodrošināt, ka jā, mēs izvēļam normu, kas nav nesamērīgi, kas ir samērīga, kas nav represējuša, tā kā visi, kāds tur pieskarās mobilam telefonam, būs savas atbildības. Ja mēs varam pareizu regulējumu veidot, tas var palīdzēt arī domāt par citām jomām. Tad šeit faktiski, būtībā tas ir mūsu pirmais tāds mēģinājums saistībā ar tādām tehnoloģiem runāt, un es nedomāju, ka mums vajadzētu, mēs nevaram vienkārši tādu visaptverošu regulējumu. Starp citu arī izskanēja viedoklis, ka varbūt vispār neko nevajag, jo pēc būtības mēs runājam par tādiem pašiem noziegumiem, kas sen ir zinām. Noziegumu pret īpašumu, pret vēlēšanu, un godā aizskaišanu, un tas ir tikai instruments. Un tā ir taisnība, bet ir viena nianse. Piemēram, paskatīsimies uz to krāpšanu. Ja mēs runājam tā, ka tā ir naudas izkrāpšana, pierādīsim naudas izkrāpšanu, tās ir instruments, tā ir atbalstīšana, jā, viss ir labi, teorētiski, bet praktiski tad mums, ja mēs runājam par krāpšanu un neveidojam speciālu sastāvu, ir jāpierāda krāpšana. Un ja cilvēks stāsta, ka jā, es reklamēju šo fondu, bet es gribēju to atbalstīt no visas sirds, jo viņi ir labi cilvēki, nekāda man nolūka tur izkrāpt nav. Un viss tad lieta nekur nevirzās. Ir gadījumi, kad nevajadzētu gaidīt kaitīgu rezultātu, tāpat ar vēlēšanu. Nevajag mums veidot konstrukciju tādu, ka ja mēs pierādīsim, ka rezultātā cilvēki mainīja savu viedokli, mēs nekad to nepierādīsim. Tas ir pavēlu. Ir gadījumi, kad jau sagatavošanas vai mēģinājums radīt kaitējumu ir jāatzīst par pabeigtu noziedzīgu nodarījumu. Un ja kāds, piemēram, ņem polīti, seju balsi, un taisa kaut kādu ziņu, pseidoziņu, protams, kas viņam ir diskreditējoša, kas var izraisīt negatīvu reakciju, par to arī jāpaveic atbildība. Nevis, kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs gribam nepieļaut to kaitīgu rezultātu, bet mēs jau rīkojamies tajā brīdī, kad tāds rezultāts vēl tālu. Un mēs šādā veidā izslēdzam tādu, arī tiesa tādu diskusiju, kas tur ir ļauts? Kāpēc nedrīkst tā pajokot? Es neko ļautu negribēju, vienkārši man no sirds gribēs tādu, es šodien starp citu redzēju par sevi tieši tādu skaistu. Tur nebija dzīvi iltojums, tad vienkārši tādu palaboja sevi, lai būtu, cilvēka prāt droši vien tad izskatās labāk, un tad jautājums, ka, bet tur ir skaidrs, ka viņš vienkārši mirgājis, bet jautājums, ka, ja kāds ņem, tā video, un citi vārdi, citi paziņojumi, tas ir bīstami. Ja mēs runājam par politiķiem, jo cilvēki tiešām var izdarīt nepareizus secinājumus. Protams, tas ir ļoti svarīgi tieši tās politiķi. Nākamais jautājums ir, kā jums šķiet, cik ļoti mūsu sabiedrība izglītota, lai izprastu, ka viņi redz dziļviltojuma video, dziļviltojuma fotogrāfiju? Es domāju, ka vairāki cilvēki naivi domā, ka viņi ir spējīgi to darīt. Vairāki nedomā vienkārši to uztvērt. Protams, ka ir tie, kas var, bet es, piemēram, varu teikt, vakar sociālajos tīklos bija tā Baltimoras, tad sarunājums, un tad es nemanīju, ko viņi tur taisa. Un šodien es ieslēdzu nopietnu televīziju, un tur vakar tās notika. Jautājums, ka mums tagad ir arī otrā galvība. Mēs redzam, bet nevar būt taču tā. Tie ir sociālie tīkli, un neticu. Bet jautājums ir kāds, ka, protams, atsevišķos gadījumus to vieglāk, citos gadījumus. Tā kā, piemēram, par to video ar prezidentu, kāds var teikt, viņš tā runa, bet tie vārdi, pazīst to cilvēku, tas ir tik netipiski īsti. Bet tas nav saistīts ar to, ka viņš netic, vienkārši ir vairāk informācijas, nevar būt tā, kaut kā tā aizdomīgi. Bet domāt par šo jautājumu, paļauties, ka cilvēki skatoties varēs tad
saprast, kur ir oriģināls, nu nē, uz to nevar. Principā, to, ko es dzirdu no ekspertiem, šeit liela cerība, nu nevis cerība, bet vispār tā, ka viņi skatās, ka attiecību uz dzīvi viltojumu tad atklāšanu, cerība, ka to izdarīs mākslīgais intelekts. Tad vienu mākslīgu intelektu varēs tad atklās, tad atšifrēs tad cits mākslīgais intelekts. Ja tagad mēs redzam progresu, GATS 2, tur tā uzlabojums, tagad grūti, pēc tam vienkārši nebūs iespējams. Jā, tad, cilvēkam, es domāju. Tāpēc atkal kā kritiska domāšana, varbūt pārbaude, un tad, bet no otras puses tagad vēl viena tā aspekts, ja, tad tagad parādās kaut kāda informācija, kas tieši kaut ko atklāja, un tad paziņojums, tā ir kampaņa pret mani, mēģina tur nomelnot, jā, un tad nav darījis, nepiedalījies, jā, tas ir tā aizstāvības stratēģija jauna. Tā arī ir, jo daži izmanto politiķi arī dziļviltojumu tehnoloģiju, radot to dziļviltojumu, pēc tam pasakot, ka pret viņiem ir izveidota kampaņa, lai tālāk nākotnē, kad atklājas kaut kāda darbība, kur viņi nav visai godprātīgi rīkuši, viņi arī pateikt, ka tas ir dziļviltojums, un tad sabiedrība notic, ka tas ir ārkārtējais dziļviltojums, un viņi ir pats saglabā savu, reputāciju augstā līmenī, jo vairs mums netic. Runājot par politiķiem, man atmiņā viena 19. gadsimta glāzne, jā, tagad mākslinieku nenosaukšu, bet no Spānija, jā, un tur 19. gadsimta vidus, un tur stāv cilvēks, jā, un viņš aģitē par viņu balsot, jā, un tad balsot par mani, un visi būsiet laimīgi. Tas ir tā vienkārši, un tur cilvēki sēž, tā skeptiski. Tagad ir citi laiki. Tagad strādā stratēģi, kas izstrādā tieši tur tehnoloģijas un domā, kā labāk to pasniegt, ko pateikt, ko ne, un es redzu, ka principā manas cerības, ka vēlētājs var kritiski vērtēt to informāciju, apšaubīt to, ko viņš dzird, domāt, un tad var būt rezultāts. No otras puses sapratu, ka vairākiem cilvēkiem nav laika, nav tāda dziļa interese, lai sekot līdzi visiem procesiem, un dažreiz vieglāk vienkārši uztvert tāda vienkāršāk, jā, šitais ir tāds, tās ir tāds, un tad, viss ir skaidrs, bet mēs neko nevaram darīt, mēs varam tikai piedāvāt informāciju, aicināt, iedziļināties, un, protams, ka tā arī jautājums par izglītību. Es sapratu ar mediju platību, bet tā ir daļa no, bet principā ir svarīgi, vai mūsu skolēns vienkārši, tā kā viņam galva ielikt informāciju, ka ir tās un tas, vai viņam palīdz domāt kritiski, ne par politiku, vispār kritiski tad analizēt, izdarīt secinājumus, un tad, ja tas par to ir domāts skola, tad arī runāt par politiku, viņš jau saprot, ka varbūt tomēr ir tā. Jā. Ņemot vērā, ka šobrīd ir ļoti daudz iegūst informāciju, lielākā sabiedrības daļa. Protams, ne visi 100%, bet arī daudz pētījumu atklāja to statistiku, ka ļoti daudz iegūst tikai no sociālajiem mēdījiem. Tas var būt Facebook, tas var būt Instagram, TikToks, X platforma, tas bija tas Twitters, vai ne? Vai ir iespēja kaut kā regulēt šos jautājumus? Šobrīd būs arī Eiropas Savienības regula pieņemtā, bet kā jūs saprāt, varētu vēl kaut kā regulēt šo jautājumu, lai mēģināt izskaidrot sabiedrībai, ka tie nav informācijas avoti, kuriem būtu jāpaļaujas. Bet mēs nevaram teikt tā, ka lūdzu ticiet tam, citam labāk neticēt. Var kaut kādus piemērus, protams, un taisīt kaut kādu faktu čekīnu, pārbaudi, bet atkal katrs izvēlās, mēs nevaram protams, var mēģināt kaut kādas zvaigznes tur likt, jā, tad šeit ir verificēts avots, jā, viņš nekad nemelo, šitais gandrīz nekādu, jā, un tad, bet jautājums cilvēkam ir iespēja ņemt informāciju, kur viņš grib. Un viņš vispār var neieslēgt ne televīzora, ne radio, ne sociālais tīklos, vienkārši runāt veikalā ar paziņām, jā, tad vai tiksim pie mājas, jā, sežot. Tā ir viņa izvēle, jā, un šajā ziņā, es domāju, mēs nevaram ietekmēt, jāsaprot, ka, varbūt kāda vecāka paudze atceras, un mēs tur tā skatījāmies tur ziņās, jā, vai lasījām avīzes, tas jau, manuprāt, uz neatgriežamos, jā, tad, teiksim, nekad vairs nebūs tā, kā bija kādreiz, jā, un tad, un cilvēki ņems informāciju, ko viņi grib,
Un, ja cilvēkam patīk TikTok, jā, un tad arī būs TikTok, jā, un aicināt viņu, nē, jums vajadzētu ieslēgt Latvijas televīziju pirmo programmu un jānoskatās ziņas. Nu, paskaties, arī agrāk bija tie lieli bloki, tagad tieši tad 30 sekundes, 1 minūte, un cilvēks, jā, nākamais, nu, audzināt patērētāju, ka, jūs nepareizi avoti, nē. Es redzu vienīgais iespēju tad piedāvāt informāciju. Man, piemēram, pašam šķiet ļoti labs piemērs, tad LSM, es nereklamēju viņus, bet vienkārši viņi piedāvā informāciju, gribi var skatīties, gribi var neskatīties, bet es sapratu, ka tur arī, var teikt, ka varbūt kaut ko žurnālisti tad ļoti subjektīvi nointerpretēja. Protams, vienmēr var kaut ko atrast, un dažas lietas var kritizēt, bet ne par to stāst. Kopumā, priekš manis, tas ir uzticams mēģinājums, jā, un tad ir tāda, kuras es vienkārši tad, nekad. Pat ja man sūta linku, jā, es nelasīšu, tāpēc, ka es neuzticos tam mēģinājumam. Es sapratu, kā viņi, man šķiet, ka es sapratu, kā viņi strādā, un es atceros ar mēdījiem arī, ka bija viena tā komunikācija, man bija intervija, un pēc tam tad uzlika, es tagad neatceros par ko, bet uzlika virsrakstu, un es biju ļoti pārsteigts. Un es tad parasti es nedaru, bet es piezvanīju, tad jautāju, kāpēc tāds virsrakstu, ne par to bija. Un atbildi bija ļoti tieša, un tad, mums svarīgi pelnīt naudu. Mums vajag tādu virsrakstu, jā, jūs runājat par citu, mēs visu saprotam, bet mums vajag tāds, kas piesaista uzmanību, un tāpēc mēs ielikam tādu kliedzošu, kaut gan nebija. Un jautājums, ka, ja ir pieprasījums pēc tādas produkcijas, jā, tad valsti nevajadzētu ar aizliegumu teikt, nē, vai tā nedrīkst. Jūs paskatieties, kāda mums populāri izdevumi, kas raksta par kaut kādu privātu dzīvi, kurš ar kuru un kā. Un šajā ziņā, ja mēs gribam audzināt sabiedrību, tad ar labiem piemēriem, nevis tā kā tā nedrīkst, šeit nedrīkst dzert, var sabojāt vienkārši tad visu, jā, tad tas nav pareizs avots, jā, tad cilvēks pats var izvēlēties. Par sociālajiem tīkliem ir ļoti daudz tās iniciatīvas, dažādu valstu iniciatīvas, ka varbūt to būtu paralēli jāregulē, ka tur ir kā dezinformācija, kad ļaunprātīga informācija ievietot, ka to tieši normatīva akta līmenī saregulē un sam soda, un tā tālāk, konkrēt, arī kaut bija Vācija šāds. Un tad ir jautājums, vai jautājumi, ja noregulē tikai normatīvu aktu, vai mēs neierobežam vārda brīvību. Jūs arī tikko pateicāt, ka, piemēram, cilvēks var visu kaut ko, vai lasīt, bet nelasīt, vai izvēlēties kādu informāciju, un kur iegūt. Vai tiks atrisināti, tad šis jautājums būs tikai normatīvi noregulēts. Es domāju, vispār tam regulējumam, jebkādam regulējumam, tad jābūt leģitīviem mērķiem. Kāpēc mēs to darām? Nevar darīt tā, vienkārši mums kaut kas nepatīk, var labāk regulējumu un aizliegumu un sodi. Tas nav pareizi. Tad, ja ir nepieciešamība kaut ko aizsargāt, tad varbūt sodi. Jā, un, teiksim, bet runājot arī par sodiem un vispār par kaut kādiem ierobežojumiem, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ļoti bieži sanāk tā, ir kaut kāds piemērs, kas ilustrē, kaut ko dara nepareizi kaitīgi, bet likumdevējs strādā nevis ar precedentiem. Ja precedenti ir piemēri, bet mūsu uzdevums veidot formulu, un jau uz vienu otra gadījumu mēs taisam vispārīgu formulu, un tad jau sodi paredzēti gan par kaitīgu, un ne tik kaitīgu, ir lieli riski. Pats par sevi jautājums, ko dažreiz tad, tā formula ārprāts, vispār kā jūs varat kaut ko regulēt, ir taču vārda brīvība. Es iesaku visam, kurš domā, ka vārda brīvība ir absolūta, palasīt Eiropas cilvēktiesību konvenciju 10. panta 2. daļu, izlasīt Satversmes 116. pantu, un tur rakstīts, ka nav tādas absolūtas vārda brīvības. Un starp citu, tas ir skaidrs arī tiem, kas dažreiz piesauc absolūti. Ja vārda brīvība absolūta, var jūs, kuri tā domā, piemēram, salīdzināt ar kaut ko ļoti, teiksim, aizvaigojošo, ja? Teiksim, vai drīkst aizskat jūsu godu, jūsu cīņu, vai drīkst izfantazēt kaut ko un samelot un tad izplatīt? Nē, taču to nedrīkst darīt. Vai drīkst izplatīt informāciju, kuras dēļ cilvēki var zaudēt dzīvību, varbūt ievainot un tā tālāk? Droši šeit var iet, jā, tas nekas, ka tur bīstami, jā, tad droši pa lēnu drīkst staigāt, jā, un tad nedrīkst tādu informāciju. Tad ir gadījumi, kad mēs redzam, ja tādu informāciju cilvēks izplata vairākiem, varbūt
problēmas, pastāv riski, un tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc nav tādas absolūtas vārda brīvības, bet ierobežojumi, bet vienam ierobežojumam jābūt pamatot. Un ja kāds stāsta genocīds, kāda tur problēma? Ja viņš saka attaisnot genocīdu, tad ir atbildība. Ja kāds aicina radīt kaitējumu cilvēkam, uzbrukt, nodarīt, viņš saka, man tāds ir viedoklis, un kaut tādas cilvēks, teiksim, tautības pārstāvjiem, tad viņi tādu un šādu. Tas kurina naidu, un tie arī ir ierobežojumi. Tāpēc ierobežojumi kā tādi var būt, bet jāskatās, kā formulē. Piemēram, nevar būt ierobežojums, ka par politiķiem nedrīkst runāt. Drīkst. Par politiķiem nedrīkst jokot. Drīkst jokot, vai jokiem jābūt gaumīgi. Būs arī bezgaumīgi. Teiksim tā, šeit ne par to stāst. Bet, piemēram, par dzīvi iltojumu, tad ielikt kādas personas kandidāti tieši tādu tekstu, kuru viņš nav teicis, tas nav pieļaujams. Teiksim tā, tur ļoti, ļoti tādu uzmanīgi jāskatās, lai nebūtu tāda nesamērīga, nepamatota regulācija un vēl tālāk tieši sods par kaut ko, tā nedrīkst būt. Un vēl viens aspekts tieši par vārda brīvību, ja kāds kaut ko runā ar vienu cilvēku, tas ir viens jautājums, bet šeit jādomā arī vēl viens aspekts. Vislielāku apdraudējumu rada tādas darbības, kur izplatā, elektroniski, tad publicē, un bieži uzdot arī jautājumu no kaut ar tiem, kas to pieļauj. Šeit, manuprāt, ir jāsaprot, ka runāt par portāliem vai sociālajiem tīkliem, ja viņi saņem signālu, viņiem ir pienākums rēģēt uz to, pārbaudīt, un viņi var izņemt informāciju, un tad nevar viņiem pārmest, kāpēc tā informācija kādu stundu bija pieejama. Tāpēc, ka viņa nodrošina iespēju publiskot, un viņa nav vainojama, ka kāds izmanto šo iespēju radot kaitējumu vai apdraudot, tad atbild pats autors. Bet ja viņi neko nedara, ja viņi ignorē, tad varbūt atbildība. Saistībā ar šo jautājumu es atceros, tas jau sen bija, tad mēs runājam tieši, bija arī dažādi viedokļi. Kāpēc, piemēram, tāds portāls nav saucams pie atbildības? Tas ir tāds pats, ka kādam ir privāti nekustamais īpašums, apkārt ir žoks, un tad žoks pieder cilvēkam, kāds atnāca, kaut ko uzrakstīja, vai mēs sauksim pie atbildības žoga īpašnieku par to, ka uz viņa žoga kāds raksta. Ja viņš to ignorē, ja viņš vēl tur mēģina pasagrāt un aicināt citus palasiet, lūdzu, un cik tad jā. Bet pats par sevi fakts, ka kāds resurss ir izmantots, nenozīmē, ka sociāla tīkla tieši tad īpašniekam būtu jāatbild. Bet, tas, es domāju, tas ir tā blakus jautājums, bet pamatlieta, es domāju, katram, kurš veids kaut kādas darbības, pauž viedokli, un tad ir jāapzinās, ka kamēr tas ir viedoklis, viss ir labi, nav nekādu problēmu. Ja viņš uztaisīja mākslas darbu un uztaisīja, atcerēja tur kaut kādu lūgu, piemēram, par politiķiem, tad izfantazēja, viss saprot, tā ir fantāzija, viņš izsmēja, arī nav problēma, bet ir zināmas robežas, tad, ko nedrīkst pārkāpt, un man saka, tad pasakiet, kur tās robežas. Es varu vispārīgi mēģināt formulēt, bet pamat ideja ir, bet ļoti konkrēti gadījumi dažādi, bet principā pamat jautājums ir kāds. Izmantojot savu vārda brīvību, nedrīkst radīt kaitējumu līdz cilvēkiem, sabiedrībai, aizsargājumai interesi. Tātad tas ir svarīgi. Tas nenozīmē, ka nedrīkst teikt kādu sliktu vārdu. Tas var, šeit arī kāds var teikt, bet kā, tāds viņam būs sapīgi. Varbūt, bet tad jau tiesa izlēma, vai tas bija pieļaujams vai ne. Bet pamat ideja, ka izmantojot vārda brīvību, nedrīkst apzināti radīt kaitējumu citiem. Un runāt par neslavas celšanu, kaut kādu fantāziju, un es izdomāšu kaut ko, lai publicētu, lai būtu tam cilvēkam slikti. Tas nav pieļaujams. Bet, protams, paust viedokli, un tas ir ļoti labi. Un fakts, ka viedoklis nesakīt ar citu viedokli, tad, lai viņi tur savā starpā runā, diskutē, apspriež, tā arī nav problēma. Jautājums, ka daži grib vienkāršu formulu. Šeit nav vienkāršas formulas. Jautājums par to, cik mēs esam brīvi. Mēs esam brīvi, bet atsevišķos gadījumos pastāv aizliegumi. Es domāju, par genocīdu visi saprot, ka nedrīkst tā. Bet tur tā lieta, kaut šeit izpratne ir, vēl kaut kur varbūt arī tā kā aicināt, piemēram, tad slepkavo cilvēkus nedrīkst. Tā arī nav vārda brīva, to saprot. Bet mēs par kaut ko varam vienoties, bet ja mēs tā turpinām to uzskaitim kaut kādu brīdi, tad es redzu, ka daļa saprot, a daļa saka, to jau, šito drīkst.
Bet tas varbūt arī ļoti kaitīgi, kas vienam otram šķiet ļoti pieļaujams. Un runēt par vārda brīvību, kas vēl ir, manuprāt, ko svarīgi uzsvērt. Dažiem šķiet tā, ka, labi, pats es nedrīkstu to teikt, bet ja kāds kaut ko teica, tad es varu to informāciju dalīties, izplatīt, citēt. Tā nav mana vaina, es tikai tā citēju. Tā gluži arī nav. Jo ir jāsaprot, ka ja kāds paņems tad aicinājumu, teiksim, radīt kaitējumu cilvēku, vienkārši lasīs, tad tas viņu neatbrīvos no atbildības. Tas, kurš saprot, ka viņš izplatā informāciju, vienalga kā, vai paņēma to tekstu, uztaisies screenshotu, vai, teiksim, tad lasa grāmatu. Teiksim, tā, dažiem šķiet tā, ja ielikt pēdiņas jau, tad nosaukt autoru, tā nav mana atbildība. Ne. Atbild gan autoru, atbild gan arī tie, kas aktīvi iesaistās tad izplatīšanu. Protams, bet šeit arī sanāk tā, ka apgalvojums un vēl viena piezīme. Bet ir tie, kas neapzinās. Vienkārši viņš ielika laiku, viņš izlasīja, wow, viņš tad, nevajag tā kā mūsu kaimiņu zemē, ja, tad cilvēks tad, es domāju par Krieviju, ja, un tad cilvēks atzīmē, ka viņam patīk, un tad viņam jau sauc pie atbildības par to, ka viņš tur jāskatās, ko tas nozīmē, tad, un cilvēks varbūt, jāskatās dziļi, kāda tā situācija. Šeit problēma ir tā, ka nav vienkāršas formulas, un ar vienu teikumu vai ar kaut kādu vienu rindkumu pateikt, kāda ir, kad drīkst darīt kaut ko, kad nedrīkst. Tur visu laiku tad, teiksim tā, izvērtējums, apspriešana, bet ja kāds grib ļoti vienkārši formulu, tad var uzdot vienkārši jautājumu. Vai es radu kaitējumu kādu? Un ja viņš atbild, ja viņš spējas tad izvērtēt kritiski un pateikt, principā, jā, cilvēkiem būs uztraukums, viņi nevarēs tur tā mierīgi kaut ko, teiksim tad, tās izveiks kaut kādu reakciju, tad ir jāsaprot, ka par to var būt arī atbildīgi.